Šajā mirklī būs arī kāds, nesauksim to par atelpas momentu, bet būs jāskatās uz ekrānu. Tāpēc, ka tur būs kāda īsfilma, un ļaujiet man ar skaistiem vārdiem to arī visu pieteikt. Pirms 2 gadiem projekts Izproti iesaisties LEM, uzsāka savu darbību, strādājot ar vairāku metodisko materiālu izstrādi, skolotāju apmācību organizēšanu, jauniešu savešanu kopā ar politisko spēku pārstāvjiem, hakatonu un vēl daudz dikti citām lietām. Tātad šī būs īsfilma Izproti iesaisties LEM. Tas ir stāsts par projektā pieredzēto un ceļu uz jaunatnes lietu gada balvu kā otro veiksmīgāko projektu 2022. gadā. Stāsts ne tikai par projektu, bet arī par visu komandu un arī tās dalībniekiem, kas tajā ienesa dzīvību un esenci. Tāpēc šobrīd uz ekrāniem, un starp citu, kā te rakstīts ir ar visiem final credits, tātad būs arī beigās titri jānoskatās. Jāpiesaka īsfilma Izproti iesaisties LEM. Lūdzu. Man liekas, lai šeit nosāk koncertēt izmantot šīs telpas. Spīķeri. Man liekas, labi iespēja. Čau! Čau! Cik sen neredzēts? Nav jau tik traki. Mēs tieši runājam par telpām, es rādu, kuras nosāk konferencēm. Salikt un tā, tad izcītos labi. Ok, tad tu sazinies. Starp citu, jā, ir tas pētījums. Jā, pareizi. Lēnām iet uz priekšu. Mums vajadzētu varbūt sanākot sapulci. Kā tev kalendārā? Šodien, nē. Jā, bet pasēties jau novembra beigas. Jā. Ir tāpēc pēc mēneša. Palicis pavisam bišķiņ līdz projekta noslēgumam. Iela interviju ideja bija būtībā intervēt nejauši sastaptus cilvēkus uz ielām un noskaidrot to zināšanas par saimi, par politiku. Kā izrādījās, ļoti daudz jaunieši nezina neko. Esat vēlēšanu vecumā? Varbūt. Ko tas nozīmē? Tā kā es nezinu, nē. Mēs bijām sakautrējušies visi. Tas filmē atkal. Es vispār nejūtu, ka tas ir kaut kas tāds, ko ir jādara. Tas vienkārši bija kaut kas tāds, ko mēs darījām, kas bija forši. Jā, man ir jautājums, kas viņš ir? Viņš? Jā. Mistērija. Es atceros, ka mums bija viens cilvēks fonā, kas riktīgi vicināja rokas. Mēs dzenājām balošus un zinājām par vēlēšanām un cilvēku viedokli par to vairāk. Es sapratu to, ka esmu mazliet bailīgs. Tiekamies ielās. Exactly. Tāda ir sajūta. Mēs varbūt šai aktivitātei piegājām radoši, jo tā nebija viena liela aktivitāte, tās bija vairākas mazas. Principā ļāva ik pa laikam padomāt par šiem jautājumiem, par vēlēšanām, par politiku, par saimu. Es atceros, es piedalījos, atrodu savu otru pusīti, meklējām, kura partija tad Latvijā visvairāk atbilst mūsu vērtībām. Es pastāstīju manu pieredzi par to, kā es iekļuvu partijā un kāda man pieredze darbojoties tajā. Man laikam patika orientēšanās, kas bija Jelgavā. Es atceros, ka tā diena bija ļoti, ļoti lietaina un viss bija tāds pelēks un īsti foršs un ārā bija vēss. Jo tajā aktivitātē tur bija ne tikai ietvert orientēšanās pa pilsētu, kur varbūt lielākā daļa jauniešu nav bijuši, lai darītu dažādas aktivitātes, kas lielākoties bija orientētas uz zināšanām par Eiropas Savienību, par vēlēšanām. Mēs slēpāmies veikalā no lietas un pirkām bulciņus. Varēja iesaistīt to spēles adrenalīnu kopā ar zināšanu apguvi. Gribējām, lai ir kaut kas konstants. Čau viņa visi! Čau! Čau! Čau visiem! Čau visiem!
Čau! Tas mūsu mērķis principā bija kaut kā tā vienkārši saprotami paskaidrot to, kas notiek Latvijā. Levits devās prom, viņš teica, nē, šis nav man, es nebūšu. Atkāpjos. Kopā 24 epizodes. Paveicām to, ko mēs gribējām. Arī man šķiet viss tas, kas ir izgriezts un kas nav bijis tieši epizodēs, protams, ka tās parasti ir tās smieklīgākās daļas. Jā, Dagnijai un Jēkabam mēģina nākt ārā visādi figuri. Beidziet, lūdzu, smieties par Albertu. Kas ir meiteņa? Bērns, kas pakritīs zem mašīnas. Man liekas, ka viena no mīļākajām epizodēm bija par LGBTQ+ kopienu. Un tur bija tas viens mazais fragments, ko mēs ielikām TikTokā, kur Dagnija teica, viss ir slikti, tā kā nekas nav labi. Tad pagaidām nekas nav labi, viss ir diezgan slikti. Braucām uz jūru un taisījām tur lielo plānošanas sapulci projektu. Jā. Tas bija piedzīvojums. Es tā gribētu šo vēlreiz piedzīvot, jo man liekas, tas bija tāds pirmais mūsu komandas saliedēšanās, tas tāds pasākumiņš. Nu, ko es teiktu, ja mēs braucu šodien uz jūru malu? Nu labi, braucam. Davai. Es ceru, ka es nepārsalšu. Ak, Dievs. Cik sen nav braukt? Tik iedrošināts. Vai no Anses, vai no Deivijas par to, ka jāraksta projekts un tā, un bija tāds, ok, tas bija 20. augusts, jā. Un kā es sāku rakstīt to projektu, ka man vienkārši bija tāds, varētu iemācīties jaunas skills, gribu iemācīties rakstīt projektus. Es redzu, ka mēs sākumā bijām uzrakstījuši pilnīgi nepareizi, pilnīgi citu ideju. Visu. Viņi tur plānoja budžetu, es vairs nevarēju, man nebija spēka. Viņi man prasīja, liekam, tu man tāds kaut vai divas. Bijām sagatavojuši grāmatiņu ar dažādām aktivitātēm tieši skolotājiem, kuras var izmantot, lai tie jaunieši gūtu tādu padziļinātāku izpratni par dažādiem ar Saeimu un vēlēšanām saistītiem jautājumiem. Tam mums vēl bija video, ko mēs ar Kārli veidojām. Mēs sēdējām un kāds 10 reizes ierakstījām. Nē, man nepatīk mūsu balss, rakstam vēlreiz. Sveiks! Sen neesmu satikts. Kur dodies? Čau! Es dodos vēlēt. Tad Jēkabs visu laboja, svītroja ārā, jo viņam nepatika termini, ko es lietoju. Tad es tur švīkāju Jēkaba daļas. Un man tas process bija ļoti grūts, ņemot vērā to, ka es neesmu politikā tik spēcīgs. Un tā mēs visu laiku viens otram tur švīkājām visu, līdz beigās nonācām līdz tādam vienotam gala produktam. Apmācības skolotājiem un jaunas darbā iesaistītiem bija tā pirmā lielā aktivitāte. Mērķis mums bija apmācīt jaunas darbā iesaistītos par šo metodisko materiālu, kas bija izveidoti. Jā, es to atceros kā tādu ļoti rosīgu dienu, jo mēs bijām patiesībā diezgan tādā plašā skaitā. Es atceros, mēs paņēmām mašīnu, kas bija ļoti maziņa, viņa īsti negāja. Es spiežu līdz galam to gāzi, tā mašīna brauc tik lēnu, un tad es braucu pretī mašīnu, man liekas, ak, Dievs, mēs netiksim līdz skolotāju apmācību, mēs nomirsim. Šis ir mūsu rūmtors, kur man sēdvietas, kur Kārlis ļoti ārdi ceļš. Mēs sēdējām autobusā, un pēkšņi vienā brīdī ļoti sāk smaržot pēc ēdienu. Un es palūkojos starp tiem diviem krēsliem, kas bija man priekšā, un es pa to spraugu redzu, ka tur man priekšā vīrietis vienkārši smērē desmaizes. Mācīt skolotājus, tā teikt, bija ļoti izaicinoši, varbūt iekšēji, jo bija tā sajūta, ka vai viņi man ņems pa pilnam. Bija ļoti atsaucīgi un ļoti forši, citi izteica arī visādas kritikas. Varbūt informācijas ziņā mēs iegūstam to pašu, ko skolotāji, bet mēs tās idejas par to, kā mēs saredzam to situācijas uzlabošanos, varam sniegt. Mana stadija reāli. Tā laiku Jēkabs tu kaut ko lasa. Es eju cauri programmai. Mēs īstenojām 5 tās vizītes dažādos Latvijas galos. Jo tas formāts bija tāds, ka tie bija tādi ātrie randiņi, ka ir tā kā deputāts, un ap viņu sēž, un tu vienkārši ar viņiem runā, un tad kaut kāds 3 minūtes vai 5 minūtes paiet, un viņi rotē tālāk. Jauniešiem bieži ir tā sajūta, ka tas deputāts, politiķis, viņš kaut kas vispār tāds ir kaut kāds monstrs ar ragiem, zobiem, nagiem.
Un caur šo aktivitāti mēs centāmies parādīt to, ka tas politiķis tās pats cilvēks jau vien ir. Tiešām redzēju tos jauniešus, un ka tas viņiem ir noderīgs par to, kā politiķi prezentē sevi savas partijas pirms vēlēšanām. Ļoti svarīgi man tas bija īpaši, ka ne tikai Rīgā viss notiek, bet arī kaut kas atnāk pie mums. Es teiktu, šī bija viena no ietekmīgākajām aktivitātēm, jo mēs sasniedzām ļoti daudz jauniešus katrā skolā. Es būšu nedaudz kritiska. Es neuzskatu to, ka šī aktivitāte izdevās tā, kā mēs viņu gribējām. Tas formāts bija tāds, ka mēs ar Anci kopā sēžam, skatāmies tos materiālus un tad komentējam. Cilvēku slimoja. Daudz saskaņas biedru nomira. Nu labi, ar... Mēs aizgājām drusku tālāk, iekt dziļāk. Partija neteiks to, kas realitātē ir. Viņa bija forša. Man joprojām liekas smieklīgi, un mums arī kolēģi teica to. Kas ir zemkopis? Ances bija tik ļoti fokusēts. Tur tādas jokains tēmas. Mēs nevaram tā Domburkungs aizbraukt, teiksim, uz Āgenskalnu tirgu, nopirkt kādu raķeti, kuru nav. Es varos to, kad es visu laiku Jāgum teicu, es nezinu. Tāpēc, ka viņš man jautāja kādus trausmīgus jautājumus par to, kā zemnieki tur kaut ko dara. Man taču nav ne jausmas. Nu, Ans, kā i? Es nezinu, kā i. Nezinu, kā Es teicu, ka es strādāju zemkopībā. Nē, tas... Te bija... Vai tad te bija? Ziņa. Wow, pasēties no kopuma. Viņi mums saka paldies. Mēs esam tieši tajā vietā, ka mēs veidojām. Jā. Tad tieši bija tā telts. Tur bija telts. Kur mums pēc tam aicināja? Mēs nebijām vēl Ventspilī. Mēs bijām arī Ventspilī. Un Lampā. Un šeit tas arī. Es ar to ļoti lepojos. Jā. Jā! Tā kaciņā izmugurā, kas gāja. Es atceros, ka mēs te vilkām tos darbus, ka viņi bija, man liekas, no šejienes līdz šejienei. Nē. Jā, mums bija pazuduši pufi. Un es biju tik satraucies. Forši. Tas bija forši. Un sākumā neviens pie mums negribēja nākt, un pēc tam tad jau bija tāds pūlis. Nevar aizņemt bodyshop tomēr mums. Hakatonā kāņu mums Izruči. Es atceros, mēs ar Kārli ņēmām manis no viņiem pirms tam. Tik lieli, tik smagi maisti. Man liekas šausmas. Tik daudz sadarbības bijušas. Jā. Nu, esam turpināt doties uz jūras pusi. Jā. Mēs visiem uz pirmo, teiks tā, lielo sapni. Mērķis bija dot platformu jauniešiem, realizēt savas idejas. Virziens bija tas sociālā uzņēmējdarbība. Arī ir viens būtisks no līdzdalības veidiem. Ciešākajā veidā arī saskana mūsu projekta mērķi. Tas bija stresainākais, grūtākais un trakākais, ko es biju darījis. Sanāk, nebijām normāli gulējuši 3 dienas. Un, man liekas, mums WhatsApp grupas čatā joprojām ir tā bilde, kur mēs esam visi noguruši. Bilde. Naktī bija sponsoru aktivitātes, un tas bija vislabākais veids, kā es biju redzējis, kā iesaist sponsors. Pēkšņi visi 30 jaunieši kopīgi uz zemes apsēžas un taisa plankus 4 naktī. Tas ir piedzīvojums, kurā ir vērts ielikt vismaz vienreiz. Ēnu diena aktivitāte bija viena no tādām, es teiktu, mierīgākajām. Pasākums dalījās 2 daļās. Viens ir tā ekskursijas daļa, pēc tam mēs gājām runāt ar pašiem deputātiem. Bija jauniešiem ļoti vērtīgi. Tiešām, man liekas, daudz deputātus pārsteidza daži jauniešu jautājumi. Uzdevu daudz jautājumus, sāku viņus bišķiņ kaitināt. Mēs gribējām jaunieši iedrošināt, nebaidīties un teikt to, ko viņi domā, to, ko viņi vēlas. Bija dažādas nodarbības, lekcijas, kurās visu kaut ko jaunu uzzināja. Tā teikt, veicināt jauno biedru kapacitāti. Kārlis un Sabīna bija izdomājuši to, ka mums ir jātaisa nakts trasīte, un nakts trasītē ir vajadzīgs kaut kāds īpašs pagrieziens. Mums mērķis, teiksim, nakts trasītē drusku izaicināt jauniešus un uztaisīt forši, lai nav tikai mācības, bet tāds piedzīvojums. Mēs atcenšamies. Nē, jūs esat visi viena komā. Man būs balva? Varbūt. Okay.
bija tas, ka man ir jāizliekas, ka esmu sadarinājusies. Vakara gaitā tur pazaudēju to gredzenu. Es dienas ļoti dusmojos uz pasauli un zeltas par tādu atgadījumu. Meitenes gāja pat miskastēs rakņāties un teica, nē, nevajag, tur noteikti nebūs tā kā. Viņa ir ļoti laba aktris, man jāsaka. Ļoti labi. Viktors bija pārģērbies Jēkabs. Galvenais ar cirvi, un viņš tāds staigāja nakts melnumā par to mūsu teritoriju un biedēja jauniešus. Kā man bija jāskrien pēc tās lapiņas, un man teica, lai klien. Jā. Papaļauj. Es teiktu, apjomīgākā satura ziņā aktivitāte. Otrie metodiskie materiāli bija mazliet citādāk, tie bija konkrēti skolotājiem. Vispār kā strādā politika ne tikai Latvijā, bet viskaut kur. Centāmies izpētīt, vai vispār, ko tad mēs šitos visus gadus divus esam te malušies, vai ir jēga to, ka jauniešiem padziļināti māca skolās politiku. Mēs uztaisam testu, tad palaidām skolās eksperimentu ar mūsu metodiskiem materiāliem, un tad pēc tam mēs uztaisam vēlreiz to pašu testu viņiem. Tur bija aptuveni tāda 30% vidējais rādītājs. Jo tikai spēcīga un zinoša sabiedrība veidos arī spēcīgu demokrātiju. Ak, tā jūra! Mēs te plānojām. Jā, es biju izcepusi brauniju. Es biju ieradies uz šādām sapulcēm un reāli komandas saliedētībiem, man liekas. Mēs tikai pateicoties tam arī tā tik veiksmīgi gāja tie 2 gadi uz priekšu. Visas aktivitātes tomēr. Un mēs dabūjām arī otro vietu kā gada labākais projekts. Pareizi. Protams, tā kā prieks, ka mēs tiekam novērtēti, jo patiesībā projekts jau bija tikai pusē, un viņš jau bija kā atzīts kā otrais labākais Latvijā. Tā kā tas bija tāds foršs tāds sasniegums, ka mēs varam vēl vairāk, mēs varam labāk. Jā. Bet, lai kā nekas, kas ir noticis, nebūtu iespējams bez jums pirmkārt un bez mūsu brīvprātīgiem, kas ir palīdzējuši katrā pasākumā. Es vēlos pateikties projekta komandai, tāpēc, ka tas, ko jūs esat izdarījuši, ir nenormāli vērienīgs darbs. Es redzēju, cik ļoti viņi katrs atsevišķi un katrs kopā aug. Nebijis projekts, un tas ieies hausa vēsturē. Bijāt iedvesmas avoti nevien tikai tiem jauniešiem, kas nāca uz jūsu aktivitātēm un piedalījās, bet jūs bijāt iedvesma arī man. Man noteikti ir jāsaka Kārlim un Jēkabam. Viņi ir bijuši mans liels atbalsts visu šī projekta laikā. To iespējams man pateikt, kā vairs nav mans darbs, bet tā ir mana ikdiena, mans hobijs. Ar savām lielajām idejām viņi abi ir arī mani uzlādējuši. Jo viņi bija tie, ar kuriem es strādāju dienā, visu organizēju. Un Jēkabam, ar kuru kopā es varēju vadīt podcastu, daudz ko iemācīties no viņa, tajā pašā laikā arī pasmieties. Šo 2 gadu laikā viņi ir kļuvuši ne tikai par maniem kolēģiem, bet arī tiešām draugiem. Paldies arī visiem pārējiem brīvprātīgiem, kas bija mani kolēģi. Katram, kuri man palīdzēja aktivitātēs. Bija tiešām forši iepazīt daudz cilvēkus caur šo. Jūs esat vienmēr visos pasākumos bijuši mums palīgos. Vislielāko paldies es gribu teikt visai kontrasta komandai, jo tie ir cilvēki, ar kuriem es visvairāk strādāju šī projekta ietvaros. Vēlos teikt paldies arī manai mīļajai skolotājai Aijai, ar kuru mēs pagājušā gada laikā cīnījāmies ar metodisko materiālu aktivitāšu īstenošanu. Paldies 14. Saeimas deputātiem, kuri piekrita tikties ar jauniešiem. Paldies cilvēkiem, kuri apmācīja Anci, Kāli, Jēkabu. Lielu paldies, protams, vēlos teikt arī mūsu Jelenai, kas ar mums ir bijusi visus šos 2 gadus, kas ir vienmēr palīdzējis, vienmēr atbildējis uz visiem jautājumiem. Par to, ka viņa ar mums arī kopā cīnījās un ņēmās un atbalstīja mūsu pasākumos. Pateicoties viņai, man ir tikai un vienīgi izveidosies pozitīva projektu pieredze. Paldies AIFam, ka jūs īstenojat projektus par šādām tēmām. Paldies tev, kurš atnāca uz aktivitāti. Paldies! 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 Paldies jums!
režisoru. Super, paldies! Labais, dāmas un kungi. Klau, es arī gribu uztaisīt kādu bildi savādāk. Es nevaru ielikt hashtagu, ka es biju kopā ar prezidentu vienā telpā. Vajag uztaisīt hashtagu, nē, bet bildi ātri. Tā, uzliksim mazo timerīt. Viss, kas jums ir jādara, būs tātad 5 sekundžu atskaite. Un jūs varat celt gaisā rokas un vienkārši bļaut. Jā, nu kaut ko tādu. Tātad 5, 4, jā, rekur vēl jūs paši varat sevi redzēt. Paceliet rokas un... Jēj! Pagaid vēl vienu reizi. 5, ceļam jau laicīgi rokas gaisā. Tā ceļam un kliedzam tagad. Jā! Fantastiski. Aplausi jums. Paldies liels. Paldies.